Slavu Jēzu. Jūs varat lasīt šodien iesākt 7. psalmu, lūdzu. Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja par Benjaminieti Kušu. Kungs mans Dievs, uz tevis paļaujos, atpestī mani no visiem maniem vajātājiem un izglāb mani. Ka tas manu dvēseli nelaupa kā lauva to saplosīdams, tādēļ, ka glābēja nav. Kungs mans Dievs, ja to esmu darījis, ja netaisnība ir manās rokās, ja esmu ļaunu maksājis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja vai aplaupījis to, kas mani bez vainas apbēdināja, tad lai ienaidnieks manu dvēseli vajā un panāk, lai samin manu dzīvību pie zemes un noliek manu godu pīšļos. Sela. Celies, saka kungs savā dusmībā, stājies pretī man spaidītāju vardzībai, uzmosties manis labad. Tu tiesu turēsi. Tautu pulks, lai metās ap tevi, bet tu pār to atkal pacelies augstībā. Tas kungs nesīs tiesu tām tautām, tiesā mani kungs pēc manas taisnības un manas bezvainības. Lai jau beidzās bezdievīgo niknums, bet stiprini to taisno, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis, ak, taisnais Dievs. Manas priekšturamās bruņas ir Dieva rokā. Viņš palīdz tiem sirds taisniem. Dievs ir taisns soģis un tāds Dievs, kas ikdienas biedina. Ja kas negrib atgriezties, tad viņš savu zobenu trinis, savu stopu uzvilcis un sataisīs. Un priekš tā nāvīgus ieročus salicis, savas bultas darījis degošas. Redzi, kāds ieņem netaisnību un nesās ar nelaimi, bet dzemdē nieku. Tas bedri racis un izmetis, bet iekritis tai bedrē, ko taisījis. Viņa ļaunums atgriezīsies uz viņa galvu, un viņa varas darbs nometīsies uz viņa galvas virsu. Es slavēšu to kungu viņa taisnības dēļ, un dziedāšu tā kunga, tā visu augstākā vārdam. Slavu Jēzum. Un tāds bišķiņ skarbs, tas psalms, un no vienas puses mēs labi zinām, ka Dievs ir žēlstības Dievs, un tas ir viena no viņa galvenajām tādiem atribūtiem, var teikt, bet ne pats galvenais. Galvenais ir taisnība. Ja? Taisnība ir viņa troņa pamats, un taisnība un tiesa viņa troņa pamats, un žēlstība un patiesība iet viņam pa priekšu. Žēlstība un patiesība mēs zinām, kad ir Jēzus Kristus, tā kā var teikt atribūti, ir īpašības, mēs tiek minēti Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā, ka viņš ir žēlstība un patiesība ienāca ar Jēzu Kristu. Ja? Bet tiesa un taisnība ir tas, kas viņš ir. Ja kādam nepatīk patiesība un žēlastība, tad viņš nonāk tiesas un taisnības priekšā. Un tāda vienkāršā schēma, un šeit mēs redzam, ka patiesībā gan viens, gan otrs arī minēts. Ja? Tas, ko mēs bieži vien aizmirstam, ka tas, kas, ja mēs ignorējam, jeb tas, kurš ignorē, ja es ignorēju žēlastību un patiesību, tad neņem vērā patiesību, žēlastību, vai abas divas kopā droši vien ticamāk, ka, jo patiesība viņš atklājas caur Jēzu Kristu, tad mēs nonākam, vai es nonāku, vai tu, tiesas un taisnības priekšā. Ja? Šeit ir arī gan viens, gan otrs attiecībā uz grēcinieku, un šeit ir, kad Dievs brīdina, jeb baidina, jeb citā tulkojumā brīdina. Dievs ikdienas brīdina. Viņš palīdz sirds taisniem. Dievs ir mans priekšturamās bruņas. Ja? Tas ir vairoks, būtiski, ja? Priekšturamās bruņa vairoks liek tulkojumā, viņš tiek tulkos kā priekšturamās bruņas. Viņš ir vairoks, viņš palīdz sirds taisniem, ka mēs skaidra sirds. Un, zinām, Kalns prediķī Jēzus saka, sirds skaidrie Dievu redzēs. Ja? Lūk. Dievs ir taisns tiesnes, taisns soļus, viens tās pants. Taisns tiesnesis un tāds Dievs, kas ikdienas biedina, jeb citā variantā brīdina. Jeb biedina, būs slikti. Ja?
ja kas negrib atgriezties, tad viņš trina savu zobenu. Tad viņš nevis gaida ap stūri tā kā lauva, ja kāds būs izgājis ārā no aploka un tūlīt tās viņš varēs nogrābt un satvert un viņu iznīcināt. Bet ne, viņš iznāca ārā no aploka, viņš brīdina. Klausies, tu esi bīstamā zonā, ja? Atgriezies atpakaļ. Un, ja viņš to nedara, tad viņš nonāk tiesas priekšā. Attiek patiesība tiek mums parādīta un žēlastība caur to, ka mēs tiekam brīdināti par to, kāda ir situācija, ja? Un Dievs savā žēlastībā mums dod atgriešanās laiku. Tāds sapratās ir Atklāsmes grāmatā, piemēram, par to Jezebeli, ja, tajā situācijā. Kur viņš saka, ka viņš viņai dod laiku atgriezties. Viņš viņu brīdina, dod laiku atgriezties. Ja viņi neatgriezīsies, tad viņi notiks tas, ko viņš draudēja. Tad viņš nāks un viņus iznīcinās, tiesās un visa draudzes redzēs, kā Dievs ir spēcīgs un varens Dievs. Nu, tāda šī apmēram lieta, bet kas ir interesantais, ko es gribēju vairāk vērst uzmanību šajā reizē, ir par šeit 9. pāns. Lai jau beidzas bezdevīgo niknumus, bet stiprini to taisno, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis taisnais Dievs. Jeb sirdis un domas, tā jaunākā Angļu versija arī un citur tā parādās. Ja lai beidzas bezdevīgo niknumus, bet stiprini taisno, jo tu pārbaudi sirdis un domas, taisnais Dievs. Tad šeit ir kaut kāds uzbrukums, kas ir pret taisno vērsts. Arī šī gadījumā Dāvida dziesmā, ja? Mēs zinām, cik gadiem ilgi viņš bēga un viņš bija spiests dzīvot ienaidnieku apdraudējumā, jeb ienaidnieku priekšā pat ilgāku laiku, kas viņu skauda viņu. Tātad mēs iepriekš runājām par iepriekšējā posmā par Kainu un Ābelu, ja, un par farizejiem, kas skatījās uz Jēzu un skauda, ka viņam tad kaut kas notiek, viņš var dziedināt to slimo, piemēram. Viņš izstiep tikai roku, un tas slimais ir vesels, kā par to viņi grib viņu nogalināt. Ja, kāpēc? Tāpēc, ka viņi tā nevar izdarīt. Ja, viņiem nekas tās nesanāk. Un šim sanāk, kas tad tas tagad būs? Jā, protams, ka viņš izstāsta pēc Dieva dēla, bet kā mēs varam viņu palaist tā, un apmēram tas viss tā notiek. Ja. Romieši nāks un attiems mums vārdu, mēs vairs nebūsim tie šefiņi. Ja. Nu, lūk, tātad tas ir šis te savā ziņā, kā mēs iepriekš runājām, raksts par Svēto garu. Zināt, kas ir patiesība, un zināt, ka šeit tā ir, un ņemt darīt pretējo. Ja. Tātad žēlastību un patiesību ignorēt. Rezultāts ir nonākšana šajā vietā. Bet šeit ir interesanta lieta, tāda cēloņa sakarība tam. Ja? Dievs tu pārbaudi sirdis un domas, sirdis un īkšķinību, to kā māja, taisnais Dievs. Tu stiprini taisno, jo tu pārbaudi sirdis un domas. Tas ir kaut kāda viena tāda lieta, kas rada mūsu rīcību dažādās situācijās, mūsu sirds domas un mūsu prāta domas, kas varbūt nav vienmēr viens tas pats. Un interesanti, ka tajā grieķu valodā tas vārds, kas ir atbilst domām, šeit viņš atbilst arī vārdam, un viņš drīzāk izklausās pēc vārda dialogs. Ja, ir tas vārds dialogs, ir iespējams cēlies no šī vārda. Ka tās domas, kas mūsos mājo, viņas bieži vien izstāsta pēc sarunas, pēc kaut kādas dialoga. Ja, kur šie dialogu turētāji ir mēs paši, mūsu sirds, ja, mēs reizēm ar savu sirdsapziņu cīnāmies, ja, sekmīgi sirds, domas un sirds un domas atsevišķi. Bet tur ir vēl dažādi dalībnieki, kur iesaistās. Un ārpus tā aktīvi var būt dažādi cilvēki, dažādas vai grāmatas, vai mācības, jeb iespaidi, jeb televīzija, jeb ziņu portāli, jeb Facebooks, jeb whatever, kas tas arī nebūtu. Ja? Bet pamatā es tā viss slēpjas divi avoti. Vai nu vēlns, ienaidnieks mūsu dvēseles, par ko šeit iet runa, ja? Jeb arī Dievs.
Un interesanti, ka psalmos mēs varam ieraudzīt šo dialogu starp cilvēku un Dievu. Kādreiz sirdsapziņa tur vēl nāk klāt ar divi un kādreiz tur ir pravietojums, kas ir svētā gara, ir teicēja valsts. Ja? Tas ir dialogs. Un mūsu domas, mūsu sirdī arī ir dialogu. Kad mēs netiekam galā ar to dialogu, kad ir kaut kāds konflikts, tad mēs esam nomākti. Ja? Kādreiz tādi nezinām, kas notiek, un šausmas, un kaut kas notiek. Un īstenībā, ja mēs skatāmies uz šīm lietām tā vispārīgāk, varbūt, mēs ir pareizi teikt pragmatiski, bet pati atgriešanās, ko mēs piedzīvojam, ja, ir saistīta ar šo notikumu, kas notiek mūsu sirdī un mūsu domās. Ja, tad mēs zinām, kas tam ir cēlonis, kad tiek nomainīts gars. Ja, tad Dievs mūs izglāba no Ēģiptes varas, kad šis te pasaules gars, jo gars dod domas, viņš veido klimatu kaut kādu, kurā mēs dzīvojam. Ja. Mēs paejam zem kaut kāda gara apakšā, tad mēs nevaram sev pilnībā kontrolēt, mēs daļēji kontrolējam sev, bet to iespēju visu dod šis gars. Ja. Mēs iet, pieksim, kaut kādā jocīgā draudzē un būt kādu laiku tur, un mēs aizbrauksim ar viņu vilcienu projām. Jo mēs varam tikai iekšpusē rīkoties. Tas tā kā lietot tā līdzība. Mēs gribam braukt uz Liepāju, bet iekāpjam Daugavpils vilcienā. Ja? Mēs varam visu kliegt, visu ceļu līdz Daugavpili, mēs braucam uz Liepāju, mēs būsim Liepājā un ticēt, mēs būsim Liepājā, bet mēs nonākam Daugavpilī. Ja? Tas ir vienkārši tā, kā tas ir. Mēs paņem zem kaut kāda gara, tas mūs aizved kaut kur. Un tā atgriešanās ir arī tas notikums, kurā Dievs mums izrauj ārā no pasaules gara ietekmes un ieliek sava gara ietekmē. Ja? Bet mēs varam tur palikt, vai mēs varam nepalikt. Viņš mūs iepotē savā kokā. Un šis pats vārds metanoia, jeb atgriezieties no grēkiem, kad Jēzus un atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un šis atgriezieties no grēkiem ir vienlaicīgi šis vārds metanoia, mainiet, kā tu domā, būtiskā nozīmē, ja, kas ietver to atgriežieties no iepriekšējās dzīves un grēkiem, un tagad domā, kā Dievs domā, ja, domā pēc viņa. Un līdz ar to mēs varam redzēt, ka domāšana, kas mūsos ir, un valstība, kurā mēs mājojam, ir cieši saistītas lietas. Mūsu domāšanas izmaina to, ka mēs varam būt dalībnieki pie Dieva valstības, kas ir tuvu klāt pienākusi un mums ir pieejama. Šis svētums, šis brīnums, kad Dievs dod iespēju dumpīgiem cilvēkiem, kā mēs, kas esam bijuši tādi, vēl esam šad un tad, ja? Gribam iet savus ceļus, mēs paši izdomāsim, ko Dieva valsts nozīmē, un paši to piepildīsim tā kā mazi bērni, ja? No bērndārs mēs uzvedamies diezgan bieži. Un lūk, šī dalība pie Dieva valstības, šī svētuma, mums ir pieejama cilvēkiem. Un tas ir arī mums pieejama. Mūsu atgriešanās brīdī mēs to skaidri piedzīvojām. Ja? Mēs piedzīvojam, kas ir Dieva valstība, ka viņa ir tik tuvu, ka viņa ir svēta, brīnišķīga. Un tas ir labākais, kas ar cilvēkiem kad var notikt. Un pēc tam mēs to lēnām mēdzam aizmirst, ja mēs sev to neatgādinām, ja kāds mums to neatgādina. Nu, lūk, šīs sirds lietas un sirds domas nosaka to, vai mēs spējam būt dalīgi pie Dieva valstības un viņa lietām, jeb nē. Un šis tas, kad Dievs redz mūsu domas, kad viņš pārbauda mūsu domas un sirdis, ir tas, ka viņš mūs vienlaikus uzmana, kas notiek mūsos. Ja sirds domas un loģiskās domas, šis viss dialogs, kas mums iekšā ir, mūs aizved kaut ko citu, tad mēs ejam bojā, mēs esam prom no Dieva, mēs neesam uz viņu ceļu vairāk. Tad no tā, kas ir mūsu sirdī, kas ir sirds domas, ja, tā ir vienlaicīgi. Un mūsu prāts ir, kas loģiskais prāts, ja, kam mēs viņu pakļaujam, no tā ir atkarīgi ļoti daudz mūsu rezultātu un mūsu dzīves rezultātu iznākumu. Visa pasaule mēģina mums iestāstīt, visa pasaule, kad neviens domas neredz. Ja, kad domas un sirds domas, tā ir tava personiskā lieta, kas pieder tikai un vienīgi tev.
Tas ir tava vieta, kur tu uzmauc kapuci, un tu tur iekšā var domāt, ko tu gribi. Un tie ir vieni tādi kārtīgi meli, tādi fundamentāli meli. Dievs Kainam teica, kas ir tavā sirdī? Kas tagad notiek? Grēks ir tavu duri priekšā, valdes pār viņu. Vai viņš kaut ko bija izdarījis? Nē, Kains neko nebija izdarījis. Dievs skatījās un redzēja viņa sirdī. Jēzus, piemēram, viņš Lukas evaņģēlē 5. nodaļā. Un rakstmācītājiem paredzēja iesākt domāt pie sevis un sacīt, kas tas tāds, kas runā Dievu zaimošanas, kas var grēkus piedot kā tas vienīgais Dievs. Bet nomanīdams viņa domas, Jēzus atbildēja. Domājies, nomanīdams manas domas, Jēzus atbildēja. Nomanīdams tavas domas, Jēzus atbildēja. Mums liekas, kas tas tāds par domām ir? Kāpēc tas tāds mums prātā ir? Es negribu to. Ja arī pag. Kas tas tāds? Jēzus atbildēja, nomanīdams tavas domas, un viņš saka, ko jūs domājat savās sirdīs? Ko jūs domājat savās sirdīs? No tā izriet mūsu rīcība, ja? Un Dievs redz mūsu sirdis un mūsu domas arī tagad mums sēžot šeit, vai man runājot, ja kaut kādā citā situācijā Jēzus redz mūsu domas un sirds domas. Ja mēs šo te lietu dabūjam iekšā savā domā, savā loģikā un savā sirdī, mēs spēsim būt daudz godīgāki un īstāki un patiesāki. Un spēsim satvert to atbildi, ko viņš runā uz mums. Piemēram, kā mēs lūdzam Dievu? Vai mēs vienmēr lūdzam pilnā balsī? Un kliedzam, Jēzu, kas tu esi debesīs, tālu cieti? Un nav tā vienmēr, ja? Kad mēs lūdzam pavisam klusām, ja arī Dievs tā debes tēvs palīdz, ja kad mēs lūdzam tikai sirdī, kā viņš dzird? Es domāju, varbūt viņš dzird lūkšanas, bet tas pārējo to viņš nedzird. Tas ir tāds, tā kā tāds filtrs, tāds mūzikas filtrs, tur basas nogriež, ja vēl kaut ko, ja dažas lietas izsprūk kādā un dažas ne. Ne, tā nav. Viņš zina visas mūsu domas. Un tas no viss. Bērns zina daudz no mūsu domām. Ja mēs piedaram pasaulē, jebkur mēs esam pasaulē, viņš redz mūsu domas, jeb emocijas, jeb mūsu izdomas, nezinu, cik daudz vai kā, bet demoniskā pasaulē reaģē uz mūsu domām arī. Viņi mēģina mūsos iepotēt domas. Skaties, Jēzus kristīts ar svēto garu, un Dievs svētais gars viņu vada tālāk uz tuksnesi. Uz tuksnesi? Lai viņš tiks kārdināts no vēlna. Un kas viņam nākot, kad piestājās klāt? Es esmu redzējis filmas tādas senāk. Es tagad tās nestāšu vairāk, bet kur tas vēlns parādās ādas biksēs, tāds ar ieļautiem matiem, tāds atpakaļ. Un vēl vēlnas brīlis, vēl kaut kas, un kaut kādā ādas jaciņa, un pienāk klāt Jēzus un saka, pārvērt šos akmeņus pār maizi. Tev būs ko ēst. Tur astras būtu vēl lokās, tas nebija tieši tā filmiņā, vai ragi tur lien ārā kaut kad pausīm. Nē, nekā tam līdzīgi. Tās ir domas. Vienkārši doma. Jā, viņš nav ēdis 40 dienas. Un kā viens ir beidzies. Un, ja viņš ir Dieva dēls, kā tas kungs teica, viņš taču var pārvērst akmeni par maizi. Pareizi? Kāpēc ne? Jādams, kāpēc ne? Un tas ir domas. Tas nav persona, kas ierodās. Tas ir domas, kuras ir jāatpazīst. Tas ir vēlna domas. Viņš nevar vēlns atnākt ar ragiem priekšā Dieva dēlam un teikt, nāc man līdz. Nekas tam līdzīgs, tas nav iespējams. Ja pārējie viskādnē, tas ir domas, kuras mūs pārbauda. Tas notiek domās. Viss. Tās. Un Dievs to zina, ka tas notiek. Tad viņš to redz. Viņš tā kā, skaties, ka es domāju,
Tas ir tā kā, ja man licies, ka tas tā varētu būt līdzīgi, ka tas tā kā tāds cepurīt, kas mums visur galvaskals augšējā daļa Dievam ir vaļēji, un šo iestītos mūsos iekšā un redzēt visu, kas tur notiek. Ja? Tā ir tāda cīņa, kas mūsos ir, un no šīs cīņas rezultāti ļoti atkarājās viss mūsu rezultāts. Ja mūsu Dievs sagaida no mums, ka mēs esam uzticami viņam domās un darbos. Ne tikai darbos, ne tikai domās, bet domās un darbos. Jēzus Kalns prediķī, ja? Ko viņš mums stāsta Kalns prediķī? Apstīsimies. Matejs 5. Matejs. No 21. Vai? Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas būs sodāms caur tiesu. Bet es jums saku, kas ar savu brāli dusmo, tas būs sodāms caur tiesu. Bet kas uz savu brāli saka raka, nevērtīgs, tas būs sodāms caur augsto tiesu. Bet kas saka ģeķis, bezdievs, tas būs sodāms elles ugunī. Dusmas. Vai dusmas vienmēr pārvērš darbos? Nu, jā, bet arī nē. Mēs varam kurnēt iekšā pret savu brāli. Ja? Un atnākt uz daudz un būt, ai, sveiki, brāli! Un pagriezties un... Redzams, rezultāts. Mēs ar viņu, teiksim, neiesim darīt kaut ko kopā, es viņu neaicināšu tur kaut ko darīt kopā, jo vienkārši es esmu niknis par kaut ko, ja gonis uz grubuls iekšā, ja kurniens kaut kāds, ja? Ir citās situācijās dažādās, ja? Ja es neaicināšu viņu mājās un negribēšu, jo es esmu dusmīgs, kāpēc nevar saprast, vienkārši iekšā ir kaut kāds grudziens, ja? Dusmas. Šo vispār nav jāgrunāt. Tur. Viņš vispār neskaitās. Un pēkšņi, kas saka bezdievis, ģeķis, tas būs sodāms ēles ugunīs. Punkts. Un tas notiek tikai iekšā. Tas ir, un pēc tam tas atkārtojās šī tā lieta cauri un cauri jaunai devībai, ja? Brāļa attiecības pret brāļa, ja? Šāds te Jāņa evaņģēlijas, Jāņa pirmā vēstule ir vispār skarba, ja? Tajā jautājumā. Vispār nepazīst Dievu, ja tu spēj tā darīt. Kā nepazīst Dievu? Jā, tev ir vienalga par Dieva valstības tuvumu, par Dieva valstību, kas ir pieejama mums. Mēs nevaram būt Dieva valstībā vienlaicīgi un būt ar šādām lietām sirdī. Tas ir viss. Tas nav iespējams. To saka Dieva vārds. Un bez tam nevaram būt vienkārši, bet tas ir ceļš uz elli. Jo tālāk mēs sevi kurnam, Jūdas Iskariots, kā mēs lasījām Iskariots, ja? Tā pirmā versija, tā ir no tās Blika tulkojuma jaunā. Tad cilvēki cīnās, lai viņi būtu labi, un viņiem arī sanāk lēnām. Nu, un tātad Jūdas Iskariots, viņš kurnēja pret Jēzu. Rezultāts bija noderība. Arī jau 7. psalmā mēs lasījām līdzīgi, ja? Redzi, ja kāds ieņem netaisnību un apgrūtinās ar ļaunumu, un tas dzemdēs niekus, tālāk versijā melus, ja? Dzemdē lēnām nāvi tas viss. Tas bedri racis izraka to, bet iekritis bedrē to, ko sataisījis. Viņa ļaunums atdezīs uz viņas galvas. Ja? Tas ir tas, kas notiek ar Jūdas Iskarioti. Ja? Viņš kurnēja par Jēzu, viņam bija savs plāns priekš Jēzus popularizēšanas. Es tā iedomājos, nezinu, tad nav rakstīts tieši tā. Bet, kad viņš redzēja, kad no tādas spriest, ka viņš redzēja, kad Jēzus ir notiesāts uz nāvi, tad viņš saprata, ka tas nebija tas, ko viņš bija domājis, ja? Bet tas iznāca. Nu, lūk, tātad, kas notiek mūsu domās, un tepat tālāk uz priekšu, ja? Tas atkal, tur ir,
Nu, 27, tad šo te bija. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ka ik viens, kas sievu uzskata to iekārodamies, tas ar viņu laulību jau pārkāpj savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, izrauj to un met nost, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā, kad visa tava miesa to piemesta ellē. Paldies! Kur tas notiek? Vai tad es palaidu rokas toreiz? Nē. Nu, un tad viss kārtībā, ja? Nē. Elle, to saka Jēzus. Es neko neizdomāju pie tā. Mēs varam teikt, pagaid, dzēšam šito ārā. Ir taču citās vietās, kas rakstīts par žēlastību, bet citās vietās ir rakstīts par tiesu. Bet ej garām žēlastībai un patiesībai, ko tu zini. Tas nonāks tur. Vai es, vai jebkurš no mums, ja? Nezinu, kā tas nav ietprotams, bet lūk, Dieva vārds ir Dieva vārds, jo Dieva vārds ir patiesas un nemainīgs. Un pēc Dieva vārda mēs tapsim tiesāti, ja? Tad pēc viņa vārda. Pēc viņa vārda, bet Dieva vārds mūs tiesās. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa. Tad tas ir domas. Domas mūs var pazudināt uz nāvi, ja? Pilnībā. Ja? Bet tā svarīgākā un būtiskākā lieta, man liekas, ir tas, kad mums saprast un ieraudzīt to, kad Dievs novērtē mūsu sirdis un mūsu domas, ja? Un viņas ir redzamas, viņas tajā pašā brīdī, tādā pašā veidā un brīdī, kā mūsu lūkšanas viņam ir redzamas, ja? Un mūsu atgriešanās, kas brīžiem ir tikai sirdī, ja? Tas nav milzīgs grēks, tad mēs varam atgriezties savās domās un lūgt viņam, Dievs piedod, šitā arī nepareizes kļūdos, un mums ir piedošana. Jēzus Kristus krusta nopelna dēļ. Viņš mums aicina atgriezties. Un šis te aicinājums, atgriežieties, ja maniet, kā jūs domājat, jo Dieva valstība ir tuvu klāt, tas ir mūsu dzīves elpai, tai būtu jābūt. Jo mēs gribam dzīvot šajā Dieva valstībā, un diemžēl ir tā, kad mēs dzīvojam tik ļoti ārpus šīs valstības. Mēs dzīvojam viņai blakus, mēs esam pieduši, mēs esam ok, mēs esam Dieva bērni, mums viss ir labi, un Dieva valstība šeit ir, kur viņi to mēs īsti nezinām, bet viņi ir, ja? Saka tāda harizmātiska pašmānīšanās, ja? Es ticu, ka es esmu dziedināts, bet es neesmu dziedināts. Ja es ticu, ka es esmu Dieva valstībā, bet es neesmu Dieva valstībā. Vienkārši piemuļķo sev un citus. Ja tu neesi Dieva valstībā, tad tu neesi Dieva valstībā. Ja tu neesi Jēzu Kristu, tad tu viņā neesi. Ja Jēzus Kristus nav tevī, tad viņš nav. Ja bet Jēzus Kristus ir tevī, tad tu negrēko. Tu negrēko? Gadās kaut kad. Tātad gadās, ka tu neesi tur. Ja. Vienkārši tāda pavisam vienkārši matemātika. Ja. Nekas īpašs. Mums visiem tā ir. Mēs visi staigājam, klubdami, krisdami. Bet tā lieta ir atgriezieties. Mainiet, kā jūs domājat. Tas ir tas interesantais. Mainīt, kā mēs domājam. Tātad savas domas neiet zem pasaules gara apakšā, bet dzīvot pēc Dieva vārda. Tā kā Dievs to ir teicis un noteicis, lai mēs tādā veidā dzīvojam. Ja? Un šeit ir ienaidnieks. Ienaidnieks, kas mēģina mūs nogalināt. Viņš mēģina mūs dabūt projām no Dieva valstības, no būšanas Jēzu Kristu. Ja? Visa pasaule un visa reliģiskā sistēma gudro kā aizvietot Dieva valstību, bet kaut ko citu. Vienkārši tas ir mehānisms, lai dabūtu mūsu zem elgdievības apakšā. Lai mēs nebūtu pie viņa, kur mēs varam būt, jo tas ir blakus. Nedomājies, kā beigās izrādīties. Mēs dzīvojam visu laiku blakus, un tad ir mūžība. Vienā brīdī notiek kaut kas čiks, un mēs vairāk neesam šeit, un pēc kāda laika ir mūžība. Un ja mēs ieraudzītu, mēs dzīvojam blakus Dieva valstībai, bet nedzīvojam tajā. Un tad vairs neko nevar darīt. Tādas šausmas nevajadzētu nevienam piedzīvot, bet diemžēl Dieva vārds saka, ka lielākā daļa to piedzīvos.
Jo tikai daži atradīšot šos šauros vārdus, tikai daži iziešot. Tā saka Dieva vārds. Tas mums, man liekas, uzmundrina padomāt par to, kas tad notiek ar mani, jo pēc mēs domājam, kas notiek ar tevi. Ar mani viss kārtībā, bet kas notiek ar tevi? Ar tevi viss ir kārtībā. Bet mums jāpadomā par sevi. Slavu Jēzu. Tad ir ienaidnieks, kas mēģina mūs dabūt. Tas nav vienkārši tā, ka mēs paši tikai šļūcam lejā pat kalniņu. Arī tā tas notiek, ja? Bet ir ienaidnieks. Un ir miesas prāts, kas dara savu, ja? Ienaidnieks. Un šeit arī šajā psalmā 7. ir runa par ienaidnieku, ja? Ienaidnieku, kurš uzbruk, kurš ir nogalināt. Mēs šodien nepazīstam, mēs tajā situācijā, kurā mēs dzīvojam. Ir citas situācijas, kurās notiek fiziski. Mēs nepazīstam ienaidnieku, nevienmēr pazīstam, kurš grib mūs nogalināt. Bet tas, kurš grib mūs nogalināt, īstais ienaidnieks ir demoniskā vara, faraons. Tas, kurš iepriekš turēja mūsu prātu un mūsu sirdi vedzībā, pirms Jēzus to atpirka savām asinīm un pārstādīja mūs savā valstībā, ar savu krustu nopelnu dēļ, savām asinīm, samaksājot mūsu parādu par mūsu grēkiem un netaisnību. Viņš samaksāja to visā pilnībā, viņš mazgā mūs šķīsts un tīrs, ar savu vārdu viņš mums mazgā. Jāņem Evanģēlijas 15. nodaļā, jo jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, ko es jums runāju, jo viņš atklāja patiesību, vārds atklāja patiesību un gars to apstiecina, ja? Un tas mums šķīst, ja mēs to klausamies. Tā ir ienaidnieks. Ienaidnieks ir tas, kas ir pret mums un mēģina mūs dabūt projām. Un šeit ir vairākas brīnišķīgas vietas arī, ko mēs varam lasīt apostoli Pāvila vēstulēs, kur būs par priekšu. Efeziešiem 6, ja tāda mūsu zināmā vieta. Efeziešiem 6. nodaļa. No 10. panta. Beidzot, mani brāļi, topiet spēcīgi iekš tā kunga un iekš viņa spēka varas. Apvelkat visas Dieva bruņas, lai varat pretī stāvēt velna viltīgām uzmākšanām, jo mums nav cīnīšanās pret miesu un asinīm, bet pret tām valdībām un varām, pret tiem pasaules valdītājiem šīs pasaules tumsībā, pret tiem ļauniem gariem gaisā. Tādēļ sagrābiet visus tos Dieva ieročus, ka jūs varat pretī stāvēt ļaunā dienā un visu uzvarējuši pastāvēt. Tad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību un apvilkuši taisnības bruņas, un kājas apāvuši ar gatavu prātu pakaļ dzīties tam miera evaņģēlijam. Pār visām lietām sagrābuši ticības priekšturamās bruņas, ar ko jūs tā blēdnieku ugunīgās bultas visas varēsiet izdzēst. Un ņemiet pestīšanas bruņu cepuri un tā gara zobenu, tas ir Dieva vārdu, ar ikvienu lūgšanu un pielūgšanu lūgdami alležiņu iekš gara un uz to nomodā būdami iekš visādas pastāvēšanas un aizlūgšanas par visiem svētiem. Slavu Jēzu. Šī ir garīga cīņa, kas notiek tavās domās un tavā sirdī. Pirmkārt. Tas varbūt arī, kad kāds nāk virsū ar kaut kādām mācībām, ja kaut kādu izdarīt spiedienu, lai panāktu, kad mēs pakļaujam savu gribu, kādai, jeb savus lēmumus ļaunai kaut kādai izvēlē, jeb spiedienam. Ja? Tas arī tā var būt tā. Bet pirmais ir, un vienalga arī tam, ja kāds nāk virsū no ārpuses, cīņa notiek iekšpusē. Kas tad notiek mūsu sirdīs un mūsu domās ir tik svarīgi, ja? Kāpēc? Tāpēc, lai dabūtu mūs projām no Dieva, lai mēs dzīvotu it kā blakus, bet nedzīvotu tur iekšā, Dieva valstībā. Nebūtu Jēzu Kristu, bet būtu kaut kādā citā iespaidā. Ja? Jo, ja esam Jēzu Kristu, tad mums ir dzīves Dievs. Un, ja mēs tur neesam, tad mums nav dzīves Dievs. Mēs it kā zinām visu, bet mēs neesam tur. Mēs neesam ar viņus tajā roku rokā. Ja? Un tādi brīži ir mūsu dzīvēs, ka mēs esam, bet viņi nav vienmēr. Un Dievs sagaida, ka viņi būtu vienmēr. Ka mēs stāvētu pretī visai pasaulē, kas nāk pār mums pāri, ja? Visiem iespaidiem, visiem jau minētajiem ziņu portāliem, televīzijām, Facebookiem un visu to elektronisko vidi, kas šobrīd cilvēkus pavedzina,
kaut kā tāda, to, ko arī mēs liecināja par to digitālo pārdošanu, ja, kad pārdod ilūziju kaut kādas digitālās formulas izskatā, ko pērk par 1000. Ja. Vienkārši cilvēki dzīvo kaut kādā elektroniskās ilūzijas vidē, viņi tiek ievest tur iekšā, un mēs nesājam līdzi šās mazās burvju pēdiņās plāksnītes, ja. Mūsu bērni skatās mums, kāds viņiem ir, mūsu attāds būs, un mēs viņiem vēl pamācīsim. Ja. Mēs viņiem rādām dzīvot digitālajā vidē, kas nav Dievu valstība, un tur nav Dievu valstība. Čiks. Ilūzija, kas nav, bet Dievs ir tas, kas ir. Dieva vārds ir, es esmu, kas es esmu. Un tā digitālā vide, es esmu, kas es neesmu. Kāds tad izdomā kaut ko, ja? Un cilvēki šitie visi inženieri, tie gudrmeļi, visi lielie gudrnieki, ir sapratuši to, ka šai digitālā vidē nav robežas. Viņai reāli nav robežas. Viņi ir tik ļoti demoniski. Ja? Un mums spiež un spiedīs, ka visa nauda ir tikai tāda. Un viss, kas ir tikai tāds. Jā. Tas ir tik ļoti pretēji Dieva valstībai. Ja? Ļoti, kas mūsu domas piepilda ar visām šīm lietām. Tas ir domāšanas veids. Ja? Domāšanas veids. Kā mēs domājam? Tad cīnīties pret šo, tad stāvēt, sagrābt Dievu ieročus. Necīnāmies pret miesu un asini, bet pret tām valdībām varām. Pasaules valdītājiem, kas lieto domas un ļaunas garus un ļaunas domas, viltīgas tādas, kuras nevar pateikt, kāds viņas ir tā kā šī digitālā vide, kā mēs liecināja. Ja? Tas ir tik viltīgi viss, ja? Tad tikai saprot, ka princips ir jocīgs. Jocīgs tā kā. Jocīgs, bet tu nezini, kur tas slēpjas tieši. Ja tas ir jocīgs, ja kaut kāds tāds vienkārši ir, jābūt super uzmanīgam. Ja? Tad šajās lietās, kas notiek mūsu galvās, ir tieši tas pats. Pirmais, kas ir minēts, ir patiesība. Patiesība. Taisnība. Tas ir Dieva griba, ja? Dieva prāts, Dieva ceļš. Taisnība. Gatavība sludināt, apliecināt evaņģēliju, miera evaņģēliju. Ja? Ticība. Kas mums aizsargā, ticība Kristus realitātei, viņa spēkam, viņa valstībai, ja? Mūsu piederībai viņai, viņa palīdzībai mums, ka viņš ir gatavs mums nākt palīgā, ka mēs saucam no visas sirds uz viņu. Ja? Un ka viņš mums ved pretī mūžīgai dzīvībai. Ja? Tas ir ticības visās lietas. Ugunīgās bultas, tās ir domas, ir kā ugunīgas bultas, es iešaujās un visu aizdedzina. Ja? Pestīšana ruņi cepot, tas kungs mūs ar savām asinīm ir izglābis, un mēs pēdām viņam. Mēs nesājam viņa admīrnieks. Kāda cepot viņam galvā, tā tu zini, kādi admīri viņš pieder. Lūk, tas kungs mums līdz savu cepuri, ja? Savu zīmu uz mums uzspiedz, nevis vēlnu zīmi. Ja? Piederība tam kungam. Un gada zobens, kas ir Dieva vārds, tām visām lietām mēs spējam stāvēt pretī. Un, protams, lūkšanas pārpavis viens par otru, un pats par sevi lūkšanas par otru. Jāņa evaņģēlis 13. nodaļa, Jēzus saka, mazgā savam brālim kājas, ka viņš ir sasmērējies pasaulē. Ja? Tu lūdz par viņu, tu piedod viņam, ka viņam iet greizi. Ja? Nekurn uz viņu, netiesā, nenosās viņu par nedarīgi, ja viņu mazgājas šī. Nu, tad vēl viena vietiņa, ka mēs arī zinām, ka šajās kontekstā gribētu jums demonstrēt vairākus viņus. Dievvārds saka 2. vēstule korintiešiem, kā jūs jau ziniet, kas sakos 10. nodaļa. No 3. līdz 6. Jo mēs miesā staigādami, tomēr pēc miesas necīnāmies. Jo mūsu karošanas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā nopostīt tos stiprumus. Mēs izpostām tos padomus un visu, kas augsti ceļas pret Dieva atzīšanu, un savaldām visas domas, lai Kristum paklausa. Un esam gatavi atriept ikvienu neklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Jā, nu lūk, tātad par ko tad šeit ir runa? Par domām, par atziņām, kas dzīvo mūsu sirdīs, ja, kas ir domas izveidojušas cietokšņus sirdīs, kur cilvēks ir savās domās paverdzināts, ka viņš vergo kaut kam, nezinu kam, ja, ko vēlns ir uzstelējis, sabūvējis cilvēku domās un sirdīs caur domām. Ja.
cilvēks var vergot visu savu mūžu, un tur zāles nepalīdz. Patiesības atziņa, ja? Patiesības gara gaisma. Ja? Un tur visās lietas, bieži vien tas ir mūsu šī apzinātā, ja mēs esam kristieši, ja? Iešana pretī Dieva patiesībai, Dieva vārdam, nepiedošana. Ja? Kā Jēzus stāsta līdzību tam, kam piedeva milzīgu parādu, viņš iznāca ārā un gribēja iespundēt cietumā, kas viņam ir mazliet parādā. Ja? Viņš tika nodots tiem cietumus, kāds tie pāraugiem bija. Sakot, viņš tur bija cietumā. Tas ir domas, noteikti mūsu kurnēšana, mūsu nepiedošana, mūsu noved cietumā. Tas ir tas, kas notiek. Ja? Mēs kurnam un domājam, ka otram paliks sliktāk no tā. Kam paliks sliktāk? Mums pašiem. Un visādas lietas, tad mūsu šī patiesības ignorēšana, ja, jeb arī brīdinājuma, ko Dievs dod, neievērošana, jo, kā mēs lasījām, Dievs brīdina, noved mums pie saistībām. Ja, un tas kungs dod mums atbrīvošanu. Viņš ir spējīgs mums dot atbrīvošanu. Ja. Viņš ir brīnišķīgs valdnieks, kas ir uzvarējis ļauno. Ja. Lūk, šeit tātad šī vieta. Mēs savaldām visas domas, lai Kristum paklausa. Mēs izpostam visu padomu, visu, kas augsts sacīts par Dievu atzīšanu. Tad viss demonisko vidi, kas notiek mūsu sirdīs, un arī būt brāļu sirdīs. Ja? Ja cilvēku sirdīs, kuriem mēs lūdzam, kuram mēs mēģinām palīdzēt, tas ir Dieva spēks, kas tev izdarīt. Ja? Protams, caur mums lietojot mūsu, kas augsts pacēs par Dievu atzīšanu, savaldām visu domas, lai Kristum paklausa. Nu, lūk, tātad šeit ir tā brīnišķīgais tā cīņa un ceļš, kas mums visiem ir priekšā. Gribētu šajā sakrā, ka mēs apsīties no Jesajas, brīnišķīgas vietas. Jesaja 55 sākot. Jesaja 55 no 9, no 6 līdz 7, jā, 6. Meklējiet to kungu, kamēr tas atrodams, piesauciet viņu, kamēr tas tuvu. Lai bezdievīgais atstāja savu ceļu un ļaundarītājs savas domas un atgriežas pie tā kunga. Tad viņš par to apžēlosies un pie mūsu Dieva, jo pie viņa ir daudz piedošanas. Slavu Jēzum. Tātad meklējiet to kungu, kam viņš ir atrodams. Tad, kad viņš vairāk tam atrodams, tu viņu mēs nevar atrast. Ja? Jeb, ka tavu dzīve ir beigusies. Un mēs nezinām, kad mūsu dzīve beigsies. Mēs to nezinām. Ja mēs neesam, jebkās nav nolēmis aiziet pašnāvību. Ja? Viņš nezina to. Tas notiks kaut kad. Bet vai mēs esam gatavi, kad viņš tā dienā stundē, kad viņš nāks? Ja? Tātad, lūk, šeit meklējiet to kungu, kamēr tas ir atrodams, kamēr mūsu sirds vēl nav tik cieta. Mēs vairāk nespētu sadzirdēt viņu balsi, nespētu piesaukt viņu. Ja? Lai bezdīvīgais atstāja savu ceļu. Bezdīvīgais tas, kas iet savu ceļu. Tajā bībeliskā vārda izpratnē ir bezdīvīgais ir tas, kurš nezina Dievu, bet kurš iet pa savu ceļu, nevis pa Dievu ceļu. Tas ir bez Dieva viņš iet. Ja? Tas, lai atstāja savu ceļu un lai iet tā kunga ceļu. Ļaundarītājs savas domas. Ļaundarītājs ir tas, kurš domā ļaunas domas. Jo rezultāts ir dzīve mūsu domām. Ja? Un atgriežas pie tā kunga. Tad viņš par to apžēlosies pie mūsu Dieva, jo pie viņa ir daudz piedošanas. Āmen. Pie tā kunga ir daudz piedošanas, ja mēs pie viņa atgriežamies. Un tas ir iespējams katrā vietā. Un katram cilvēkam man tas bija iespējams un ir iespējams un būs iespējams tad, kad es atgriezīšos no savām kļūdām, ja, kuras varbūt es neapzinos šodien. Ja arī apzinos un neesmu nožēlojis viņas. Ja. Un arī tev un katram vienam. Jo viņš ir šis žēlīgais Dievs, bet pie viņa ir jāatgriežās. Ir jāmaina savas domas, savu domāšanas veids, ja?
jāpakļaujās viņa garām, jānāk ārā no pasaules ietekmes, no pasaules greizsirdībām, lepnuma, augstprātības. Ja? Tur nav cita ceļa, kā sakot Jēzum, bet pazemība viņa priekšā. Slavēs, un otru vietu, kas varētu nolasīt, ir tad, kā jūs varētu labi iedomāties, ir 60. No 1. panta līdz 4. Tā kunga gars ir uz manis, jo tas kungs mani svaidīs nabagiem sludināt prieka vēsti. Mani sūtīs sagraustas sirdis dziedināt, cietuma ļaudīm sludināt atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu atraisīšanu. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atriepšanas dienu, iepriecināt visus noskumušos. Tiem apbēdinātiem iekš Ciānas uzlikt un dāvināt glītumu pelnu vietā, prieka eļļu skumības vietā, skaistas drēbes izmisuša prāta vietā, kad tie top nosaukti stipri taisnības koki, tā kunga iedēsti viņam par godu. Un tie uztaisīs vecās posta vietas un uzcels senlaiku drupas un atjaunos sagruvušas pilsētas, kas jau priekš cilšu ciltīm bijušas postā. Paldies! Nu, tas ir pravietojums par Jēzu Kristu. Viņš atbrīvos cietumnieks, un cilvēki dzīvo sava prāta gūstā. Sava sirds prāta gūstā, visa pasaule dzīvo, viņiem ir iestāstīti meli. Un viņi dzīvo tajos un ir gatavi nosist kādu par to, un pat arī paši mirt par to. Cilvēks, kad jādodas karā, tad viņiem tāda politinformācija, tāda aģitācija, kad visi un dodās nogalināt citus cilvēkus. Ja? Viens otru, viena zemnieka no vienas pilsētas pret otriem zemniekiem no otras pilsētas. Un pārgriez rīkli, nonāt galvu. Tas viss ir notiek domās. Un šī brīvība dod Jēzus savu krustu uzvaru un Dievs piedošanu. Un arī mūsu mazākās lietās, ja, mēs tiekam daudzreiz aizvest kaut kur projām. Un šī ir tā lieta, mums, kas notiek, ko tu domā savā sirdī, Jēzus prasa. Ko tu domā savā sirdī? Un viņš mums atbild uz to. Ja mēs esam gatavi saprast, ka Dieva valstība ir tik tuvu un ka viņš redz mūsu domas un sirdi un runā uz mums un brīdina mums. Un pēc tam mēs nevarēsim teikt tiesas dienā, es nezināju. Tā kunga atbild būs kāda? Es tev brīdināju. Un tā tas ir. Pietiek mums to ignorēt. Vienu vai divas vai trīs reizes mums sirds kļūst cieta, un tas kļūst par grēku pret svēto garu, kurā mēs nespējam atgriezties, jo negribam to. Bet, kamēr mēs šeit esam, Dieva vārds saka, mums tomēr ir žēlastība, iespējams meklēt. Un šeit tas brīnišķīgais apsolījums, kas ir kungs Jēzus, par ko iet runa. Tiem apbēdinātiem iekš Ciānas uzlikt un dāvināt glītumu pelnvietā, prieka, eļļu, skumības vietā, skaistas drēbes izmisuši, prāta vietā, tiek nosaukt, ka tie top nosaukt stipri taisnības koku, tā kunga iedēsti viņam par godu. Slava Jēzum, ja? Tas ir tas brīnišķīgais kungs. Un paskatieties, no kurienes rodās. Ja? Tas kungs mani svaidīs nabagiem sludināt priekvēsti. Kāpēc nabagiem? Tāpēc, ka bagātam tas nav vajadzīgs. Ja? Nabags ir tas, kurš satver evaņģēliju. Ja? Tas ir garām nabags. Tam nav noteikti jābūt nabagam kabatā. Ja? Mēs redzam no Kalns padīt to pašu. Viņš man sūtīs sagraustas sirdis dziedināt, kur viss ir uzbrucis un uzbrucējis un viss sagrauts. Cietumu ļaudīm sludināt atsvabināšanu, saistītiem pilnīgi attaisīšanu. Tas ir Kristus, kas to dara, sadarbībā mūs no mūsu cietuma, domu cietumu un sirds domu cietumu. Viņa asins ir to samaksājušas un pie viņa ir glābšana. Spētam ticēt, noticēt, tad to ir iespējams tas. Jo viņa vārds ir nemainīgs, neizmainīgs un mūžīgs. Slavu Dievam! Romiešiem 12. Pirmos
tātad 2 pantus, ja. Tāpēc, brāļi, es jūs lūdzu caur Dieva apžēlošanām, ka jūs savas miesas nodotu par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana, un nepaliekat šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršaties savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir tas labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts. Amen. Lūk, tas tad ir tas, uz ko tas kungs mūs aicina. Mēs ik pa laikam sasmērējamies, ja, un ar pasauli, un Dievs mums saka, neesi pasaulē līdzīgs. Nepiemērojies pasaulē, neliec to, neskaties, uz ko mēs skatāmies, par to mēs paliekam. Mēs skatāmies uz Dievu vārdu un savu Dievu vārdu uz Jēzu un sākam piedzīvot viņa valstības klātbūtni. Mēs mainamies pēc viņa līdzības. Bet ja tas mums nav interesanti, mēs vienkārši dabiski noklīdīsim, ja mēs, sapūsim, garīgā nozīmē, ja, kopā ar pasauli. Tas vienkārši notiks tā. Netopiet pasaulē līdzīgi. Pasaule grib dabūt prom tev no Dieva valstības, un viņi to sekmīgi izdara ar to mirkli sākot, kad mēs uz viņu lūkojamies un dzīvojam viņā. Ja? Ja es saku, lūdzu, Jāņa 17, tēvam, es nelūdzu paņemt viņu no pasaules, bet pasargāt no ļaunā. Pasaules vidū mēs esam, bet mēs nelūkojamies uz pasauli. Mēs lūkojamies un dzīvojam Dieva valstībā. Tas šķiet būt ārkārtīgi garīgi teiks, bet tas ir Dieva pavēle. Soli pa solim, mirkli pa mirklim. Jēzus vienīgais savu piepildījis visā pilnībā līdz savai krustnāvē, ja? Un Dievs viņu pārbaudīja ar krusta nāvi, kurā par viņu tika izlietas viss lāsts un Dieva dusmas. Un tajā priekšā viņš saka, kungs, es saucu uz tevīm, tu neesi. Varbūt tā ir pirmā reize viņa mūžā, ka tas notiek tā. Tad viņš atcerās ticībā, 22. psalms. Jā, kā tu esi dziedinājis un tu esi palīdzējis un glābis mūsu tēvus, un viņš stiprinās tajā ticībā. Viņš paliek uzticams līdz galam. Domās un darbos uzticams Dievam līdz galam. Tas ir tas, kur viņš mūs aicina būt. Un šeit ir tas virziens, tāpēc brāļus jūs lūdzu savu Dievu apžēlošanā, tādu savu viņu apžēlošanu, ko viņš mums dod. Ka jūs savas miesas, savu visu pašu dzīvību un savu ķermeni nodod pat dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Tas, kas Dievam ir patīkams, mēs upurējam, mēs nedzīvojam sev, bet dzīvojam viņam. Ja? Neviens nevar būt mans māceklis, ja viņš dzīvo sev, ja neviens sev. Tā saka Jēzus. Vai tu gribi būt Jēzus māceklis? Laiks pārdomāt. Izšķirties. Tad kā? Nepaliekat šeit tālāk prātīgi dievkalpošanu. Nepaliekat šeit pasauli līdzīgi, pārvēršieties, tad atgriežieties savā prātā atjaunojamies. Tas ir atgriešanās, metanoja. Skaidri un gaiši, nekļūdīgi. Ja? Slaviet. Ka jūs varat pārbaudīt, kas ir tas labais un patīkamais pilnīgais Dieva prāts, jo savādāk tu to nevari. Kamēr Dieva valstība nav tava, mana valstība. Un tajā brīdī, kad mēs dzīvojam pasaulē, mēs varam lasīt Dievu vārdu un izdomāt visādas rēgas no tā, ko cilvēki dara 2000 gadus un vairāk. Ja? Bet saprast, kas tad ir rakstīts, vai tad, kad Dieva gars to apgaismā mūsos. Tad, kad mēs esam Jēzu un viņš ir mūsos. Tad, kad mēs esam tā svētuma Dieva valstības tuvumā. Tas ir svēta un brīnišķīgi. Slavies, viņš mums aicina šajā brīnišķīgā vietā būt. Ja? Bet tad mēs varam saprast, kas ir labais un patīkamais un pilnīgais prāts un dzīvot tajā domās darbās. Tāds svēts aicinājums. Šķiet neiespējams, es dzirdēju, kā svarīgi mācītāji saka, tos nav iespējams. Jā, viss cilvēkam, kas dzīvo pēc pasaules prāta, tas nav iespējams arī man. Tas nav iespējams, ja vien tas kungs nāk palīgā. Viņš nāk palīgā kam? Saviem taisniem, kas grib, kas meklē, kas ir izslāpuši pēc taisnības. Kas izslāpuši un izsalkuši pēc cētīgas, izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, jo tie tiks pabaroti un padzirdināti. Slavu Jēzu, palīdz mums kungs.